6. nodaļa, kurā ēzelītim Ijā ir dzimšanas diena, un viņš saņem dāvanas. Ijā vecais pelēkais ēzelis stāvēja strautiņa malā un skatījās uz savu atspīdumu ūdenī. Nožēlojami, viņš teica. Tā nu tas reiz ir, nožēlojami. Viņš pagriezās un lēnām pagājās pa strautmalu kādu gabaliņu uz leju. Pārbrida strautam pāri un pa otru krastu atkal tikpat lēni atnāca atpakaļ. Tad viņš vēlreiz paskatījās ūdenī uz savu atspīdumu. Tā jau es domāju, viņš teica. Skaties, no kuras puses gribi, tas pats vien būs. Bet nevienam jau nav nekādas daļas. Kas tad viņiem? Bēdīgi. Ne vairāk, ne mazāk. Ēzelītim aiz muguras nobrikšķējās papardes, un no krūmiem parādījās pūks. Labrīt, Ijā, teica pūks. Labrīt, lāci, Ijā drūmi atsaucās. Ja šo rītu var saukt par labu, par ko es šaubos, viņš īdzīgi piebilda. Kas noticis, Ijā? Nekas, lāci, nekas. Visi jau nevar, dažiem jau nepienākas, un tur neko nevar darīt. Kas nepienākas? Pūks apjucis pabērzēja degunu. Līksmība. Visi tie tūdeliņi, tagadiņi un zaļā dārzā bijām mēs. O, teica pūks, viņš ilgi domāja un tad pajautāja. Kas tas ir par dārzu? Labsirdība, vēl drūmāk atbildēja Ijā. Reti lietots svešvārds. Labsirdība. Es, protams, nežēlojos, bet tā nu tas reiz ir. Pūks nosēdās uz liela akmens un pūlējās apdomāt, ko ēzelītis gribēja ar to sacīt. Tas izklausījās ļoti mīklaini. Bet mīklas nebija pūka stiprā puse, jo viņš jau bija tikai lācīts ar zāģu skaidām galvā. Tāpēc viņš nolēma uzdziedāt ēzelītim rabarberu rausi. Rabarberu, rabarberu, rabarberu rausis, kam baravikai kāja un medus podam ausis. Es to mīklu uzminēšu, ja tu minēt ļausi. Rabarberu, 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 rausis. Tā skanēja pirmais pāns, kad tas bija nodziedāts, un Ijā savukārt nebija teicis, ka viņam šī dziesma nepatīk. Pūks visā sirsnībā nodziedāja ēzelītim arī otru pantu. Rabarberu, 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 rausis, kam karote grimst medū, bet peld pa virsu rausiņš. Es to mīklu uzminēšu, ja vien tu man ļausi. Rabarberu, 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 rausis. Ēzelīts vēl ar vienu neko neteica, un tāpēc pūks omulīgi nodungoja arī trešo pantu. Rabarberu, 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 rausis, kam dēļ var lidot zivis, bet nevar lidot strausi. Es to mīklu uzminēšu, ja tu minēt ļausi. Rabarberu, 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 rausis. Pareizi, Ijā teica, dziedi vien. Trāde rīde rallallā, viss ir jauks vasarā. Dziedi un līksmojies. Es līksmojos, sacīja pūks. Daži jau var. Ēzelīts nokāra galvu. Nē, patiešām, kas tev noticis? Vai tad kam būtu jānotiek? Tu izskaties tik bēdīgs, Ijā. Bēdīgs? Kāpēc, lai es būtu bēdīgs?
savā dzimšanas dienā? Vai tad tā nav vislaimīgākā diena gadā? Tev ir dzimšanas diena? Pūks ārkārtīgi izbrīnījies jautāja. Nu, protams, ka ir. Vai tad tu neredzi? Paskaties uz šīm dāvanām, ko esmu saņēmis. Viņš pamāja ar priekškāju uz visām pusēm. Paskaties uz dzimšanas dienas torti. Skaisti, vai ne? Ar svecēm un zemeņu glazūru. Pūks skatījās pa labi un pa kreisi un pa labi. Dāvanas? Jautāja pūks. Dzimšanas dienas torte? Kur tad? Tu tiešām neredzi? Nē, pūks sacīja. Es arī neteicu jā. Tas bija tikai joks. Viņš paskaidroja. Ha, ha! Pūks kasīja pakausi un bija galīgi apjucis. Tev pa īstam ir dzimšanas diena? Pa īstam. O, nu tad daudz laimes dzimšanas dienā, jā. Daudz laimes tev arī, lācīt. Šī jau nav mana dzimšanas diena. Nē, mana. Bet tu teici daudz laimes. Kāpēc ne? Tu taču negribēsi būt nelaimīgs manā dzimšanas dienā. Nu, es saprotu, sacīja pūks. Pietiek jau ar to, tik to. Valdīdams asaras runāja, ka es pats esmu nelaimīgs bez dāvanām, bez dzimšanas dienas torts un svecēm, bez kādas ievērības no savu draugu puses, lai arī citi vēl būtu nelaimīgi šajā dienā. Tas nu bija vairāk, nekā pūks varēja izturēt. Pagaidi tepat, viņš uzsauca ēzelītim un skrēja uz mājām, cik ātri vien varādams, jo viņš juta, ka noteikti vajag atnest nabaga ēzelītim kaut vai kādu dāvanu tūlīt, lai pēc tam viņam būtu laiks izdomāt īsti labu dāvanu. Pie savas mājas durvīm viņš ieraudzīja Sivēnu, kas veltīgi lēkāja gar zvanu, pūlēdamies to aizsniegt. Sveiks, Sivēn, viņš teica. Sveiks, pūk, sacīja Sivēns. Ko tu te lēkā? Es gribu aizsniegt zvanu, Sivēns atbildēja. Es tāpat garām ejot pienācu. Ļauj, es tev palīdzēšu, laipni piedāvājās pūks un piezvanīja pie durvīm. Es nu pat biju pie ijā, viņš stāstīja, un nabaga ēzelītim ir ļoti bēdīgs prāts, jo viņam ir dzimšanas diena, bet neviens par to neliekas nezinis, un viņš ir pavisam drūms. Tu jau zini, kāds ijā vienmēr ir, un viņš tur stāv, galvu nokāris, un kāds sliņķis te dzīvo, ka nevar vien pienākt pie durvīm, pūks piezvanīja vēlreiz. Bet pūk, teica Sivēns, šī taču ir tava māja. Patiešām, pūks attapās. Nu tad iesim iekšā. Viņi iegāja. Pūka pirmās rūpes bija pārmeklēt savu pieliekamo. Vai tur nav vēl paglabājies kāds medus podiņš? Viens podiņš tur tiešām atradās, un pūks nocēla to no plaukta. To es aiznesīšu ēzelītim, viņš teica, un uzdāvināšu dzimšanas dienā. Ko tu viņam dāvināsi? Vai mēs nevarētu šo podiņu dāvināt kopīgi? Sivēns jautāja. No mums abiem? Nē, atbildēja pūks. Tas nebūs gluži labi. Nu, ko tad es uzdāvināšu viņam? Balonu? Man viens ir palicis pāri no viesībām. Es aizskriešu pakaļ. Jā. Ļoti prātīga doma, Sivēn. Tā ir īsta dāvana, kas ēzelīti iepriecinās. Vai kāds vispār var justies neiepriecināts, ja viņam ir balons? Tā viņi izšķīrās. Sivēns aizrikšķoja uz vienu pusi, pūks ar savu medus podiņu uz otru. Diena bija karsta un ceļš tāls. Pūks vēl ne pusi nebija nogājis, kad viņu pārņēma ļoti savāda sajūta.
Tā sākās ar deguna galiņu, tad kņudēdama laidās arvien zemāk un zemāk, līdz arī pēdas sāka kņudēt. Bija taisni tā, it kā iekšā viņam kāds sacītu, būtu laiks mazliet iestiprināties pūk. Vai dieniņ, teica pūks, es nemaz nezināju, ka ir jau tik vēls. Viņš apsēdās un noņēma podiņam vāku. Kāda laime, ka man ir medus līdzi, viņš prātoja. Ne katrs lācis iziedams karstā dienā pastaigāt, iedomājas paņemt kaut ko uzkožam. Tā nopriecājies, pūks ķērās pie medus poda. Pagaidi, viņš gudroja, kad bija izlaizījis podiņu pavisam sausu. Uz kurien es taisījos iet? Ak jā, pie ēzelīša. Pūks smagi piecēla savu pilno vēderu, un tad pēkšņi viņš atcerējās. Viņš bija apēdis Ijā dzimšanas dienas dāvanu. Sasodīts, bēdājās pūks. Ko nu lai dara? Man taču vajag viņam kaut ko uzdāvināt. Labu laiku pūks vispār nespēja domāt. Tad viņam ienāca prātā, ka galu galā tas ir ļoti glīts podiņš, pat ja tur iekšā nav medus, ka to var izmazgāt un vēl palūgt kādu, lai uzrakstu uz podiņa. Daudz laimes dzimšanas dienā. Ijā varētu likt podiņā, ko vien gribētu, jo podiņš ir saimniecībā derīga manta. Šī doma nomierināja pūku. Viņš pašlaik bija netālu no 7 jūdžu meža un nolēma iegriezties pie pūces, kas tepat dzīvoja. Labrīt, pūce, viņš sveicināja. Labrīt, pūk, viņa atbildēja. Daudz laimes ēzelīša dzimšanas dienā, sacīja pūks. Ak, tad viņam ir dzimšanas diena? Ko tu viņam dāvināsi? Un tu, pūk? Es dāvināšu viņam saimniecībā derīgu podiņu, kur ielikt visādas lietas, un es gribēju palūgt. Šo te? Pūce izņēma podiņu no pūka ķepām. Jā, un es gribēju palūgt, lai tu. Kādam tajā podiņā ir bijis medus, sacīja pūce. Bet tur var glabāt visu, ko? Pūks nopietni paskaidroja. Tāda manta vienmēr noder, un es gribēju tevi palūgt. Uz podiņa vajag uzrakstīt daudz laimes dzimšanas dienā. Taisni to es gribēju lūgt, pūks teica. Es gan arī pats protu rakstīt, bet ar maniem burtiem vienmēr kaut kas notiek. Tie lēkā un lēkā, kamēr salēkā nepareizās vietās. Vai tu varētu man te uzrakstīt daudz laimes dzimšanas dienā? Ļoti glīts podiņš, sacīja pūce, apskatījis to no visām pusēm. Vai tā nevarētu būt kopīga dāvana no mums abiem? Nē, pūks atbildēja, tas nebūtu īsti labi. Es tagad podiņu izmazgāšu, un tad tu varēsi uzrakstīt. Kamēr pūks cītīgi mazgāja un slaucīja podiņu, pūce laizīja zīmuļa galu un gudroja, kā īsti jāraksta dzimšanas diena. Vai tu lasīt proti, pūk? Viņa bažīgi apvaicājās. Pie durvīm man ir klauvēšanas un zvanīšanas zīmītes, ko rakstīja Kristofers Robins. Vai tu varēji tās izlasīt? Kad Kristofers Robins man pateica, ka tur rakstīts, tad es varēju. Labi, tad es arī tev pateikšu, kas būs uzrakstīts uz podiņa, lai tu vari izlasīt. Pūce sāka rakstīt un uzrakstīja tā. Daudz lāmu dzišindin dinā. Pūks sajūsmā acis vien ieplet. Te ir sacīts daudz laimes dzimšanas dienā, pūce nevainīgi noteica.
Cik brīnišķīgi garš uzraksts, iesaucās Pūks, kas jūta lielu bijību pret gariem vārdiem. Nu, protams, jo te ir sacīts ļoti daudz laimes dzimšanas dienā, no sirds vēlē Pūks. Paskaties, cik daudz zīmuļa man izgājis, lai uzrakstītu tik garu novēlējumu. O, patiešām, teica Pūks. Kamēr Pūcis mājā tika sacerēts garais laimes vēlējums, Sivēns bija aizgājis uz savu māju un paņēmis balonu. Viņš nesa to cieši piespiedis pie vēdera, lai balons neizspruktu un neizlidotu projām. Sivēns ļoti steidzās, jo viņam gribējās nokļūt pie ēzelīša ātrāk par Pūku un pirmajam atnest dāvanu. It kā viņam neviens neko nebūtu teicis, un dzimšanas dienu viņš būtu atcerējies pats no sevis. Tā skriedams un iztēlodamies, cik priecīgs būs Ijā, Sivēns nemaz neskatījās zemē un nepamanīja, ka ceļā ir truša ala, paklupa un nostiepās garšļaukus ar degunu smiltīs. Blaukšs! Sivēns gulēja smiltīs, nesaprastams, kas noticis. No sākuma viņam likās, ka visa pasaule uzsprāgusi gaisā. Tad, ka gaisā uzsprādzis viņu mežs, bet vēl pēc brīža, ka tikai viņš pats, un ka nu viņš viens ir uzsies kaut kur uz mēnesi un nekad vairs neredzēs ne Kristoferu Robinu, ne Pūku, ne Ijā. Beidzot viņš nosprieda. Ja arī es esmu uz mēnesi, tad tāpēc vien man nav jāguļ visu laiku ar degunu smiltīs. Sivēns bailīgi piecēlās un paskatījās apkārt. Viņš vēl arvien bija mežā. Neiedomājami, viņš prātoja. Kas tas varēja būt par sprādzienu? Es taču nebūtu kritis ar tik briesmīgu troksni. Un kur ir mans balons? Un kas tā par nožēlojumu slapju lupatiņu, kas te pinas man pa kājām? Tas bija balons. Ak, vai, nolasās Sivēns. Ak, vai man dieniņu, vai, viss pagalam. Atpakaļ iet ir jau par vēlu, un cita balona man arī nav. Bet varbūt ēzelītīm nesevišķi patīk baloni. Un tā nu viņš bēdīgi rikšoja tālāk, līdz nonāca strautmalā, kur vēl arvien galvu nokāris stāvēja ēzelītes Ijā. Labrīt, Ijā, Sivēns uzsauca. Labrīt, Siventiņ, sacīja Ijā. Ja šis rīts vispār ir labs, par ko es šaubos? Bet tam jau nav nekādas nozīmes, viņš piebilda. Daudz laimes dzimšanas dienā! Tuvāk pienācis novēlēja Sivēns. Ijā pacēla acis no strauta, kurā bija tik sērīgi spoguļojies un neizprotoši skatījās uz Sivēnu. Ko tu teici? Viņš jautāja. Daudz laimes? Vienu brīdi. Grīļodamies uz 3 kājām, viņš pūlējās 4. kāju pacelt pie auss. Vakar es tā izdarīju, viņš paskaidroja, kad bija nokritis zemē jau 3. reizi. Tas ir pavisam viegli, un tad es labāk dzirdu. Tā, gatavs ir. Nu, ko tu man gribēji sacīt, Siventiņa? Jautāja Ijā, paslējis ausi ar pakavu. Daudz laimes dzimšanas dienā, Sivēns atkārtoja. Tu man to saki? Nu, protams, Ijā. Manā dzimšanas dienā? Jā. Tātad man ir īsta dzimšanas diena, kā visiem? Jā, un es tev atnesu dāvanu. Ijā atņēma labo pakavu no labās auss un ar lielām grūtībām pacēla kreiso pie kreisās auss. To man vajadzētu dzirdēt ar otru ausi arī, viņš teica. Atkārto lūdzu. Dāvanu, kliedza Sivēns. Arī man? Jā, manā dzimšanas dienā? Protams, jā. Un mana dzimšanas diena patiešām būs kā īsta? Jā, un es atnesu tev balonu. Balonu? Jautāja Ijā. Tu teici balonu?
Tas ir tāds krāsains bumbulis, kas lido pa gaisu. Prieks un gaviles, vai ne? Mēs dejojam un citus neievērojam. Jā, bet es baidos. Man ļoti žēl, jā. Bet, kad es skrēju pie tevis ar balonu, es pakritu. Vai, Siventiņa, cik nelaimīgi tev tas atgadījies? Tu pārāk ātri skrēji, ko? Vai tu stipri sasities, Siventiņa? Nē, bet man, jā, sāplīsa balons. Iestājās ilgs, nepatīkams klusums. Mans balons? Jā, beidzot jautāja. Sivēns pamāja ar galvu. Mans dzimšanas dienas balons? Jā, Sivēns iešņukstējās. Te nu tas ir. Daudz laimes dzimšanas dienā. Viņš pastiepa ēzlītim mitro lupatiņu. Tas ir balons? Jā, izskatījās mazliet pārsteigts. Sivēns pamāja ar galvu. Mana dāvana? Sivēns atkal pamāja. Balons? Jā. Paldies, Sivēn, teica jā. Neņem lūdzu ļaunā, viņš turpināja, bet kādā krāsā šis balons bija, ka tas vēl bija balons? Sarkanā. Es taisni tā domāju. Sarkans. Viņš pie sevis murmināja. Mana mīļākā krāsa. Un cik liels tas bija? Gandrīz tikpat liels kā es. Es jau domāju. Gandrīz tik liels kā Sivēns. Viņš pēdīgi runāja. Mans mīļākais lielums. Jā, jā. Sivēns jutās bezgala nelaimīgs un nezināja, ko teikt. Viņš jau pavēra muti, lai sacītu vismaz kaut ko, bet tūlīt iedomājās, ka nekas labs viņam no tādas sacīšanas neiznāks. Šajā brīdī strauta otrā krastā atskanēja priecīga balss. Tas bija Pūks. Daudz laimes dzimšanas dienā! Pūks kliedza, aizmirsis, ka ir, to jau vienreiz teicis. Paldies, Pūk! Man jau ir, jā, drūmi atbildēja. Es atnesu tev mazu dāvanu, jautri paziņoja Pūks. Man jau ir, teica jā. Pūks pašlaik brīda pāri strautam pie ēzelīša, pēc Sivēnas galvu priekškājās iespiedis, sēdēja maliņā un klusi šņukstēja. Tas ir ļoti noderīgs podiņš, Pūks sacīja. Lūdzu, un virsū ir rakstīts ļoti daudz laimes dzimšanas dienā vēlē Pūks. Tā tur ir rakstīts, un iekšā vari likt, ko gribi, paskaties. Kad Ijā ieraudzīja podiņu, viņš apskurba no prieka. O, viņš iesaucās, es tur varēšu ielikt savu balonu. Nē jau, jā, sacīja Pūks. Baloni ir par lieliem, lai tos varētu glabāt podiņos. Balonu vajag turēt aiz aukliņas vai... Tikai ne manējo, Ijā lepni atbildēja. Paskaties, Sivēn. Un kad Sivēns paskatījās uz viņu ar saraudātām acīm, Ijā paņēma zobos balona skrandiņu un rūpīgi ielika to podiņā. Tad tikpat uzmanīgi izvilka to laukā un nolika zemē, tad atkal lika podiņā un atkal ņēma laukā. Patiešām, iesaucās Pūks, iet gan iekšā. Patiešām, iesaucās Sivēns, un nāk ārā. Redziet, nu, Ijā teica, iet iekšā un nāk ārā, tik labi, ka labāk nevajag. Es ļoti priecājos, ka man ienāca prātā uzdāvināt tev noderīgu podiņu, kurā tu vari likt, ko gribi. Laimīgi sacīja Pūks. Un es atkal priecājos, Sivēns tikpat laimīgi piebilda, ka man ienāca prātā uzdāvināt kaut ko tādu, ko tu vari ielikt noderīgajā podiņā.
bet Ijā neklausījās. Viņš ņēma balonu ārā, lika atkal iekšā un bija tik laimīgs, cik vien tas iespējams. Un es viņam neko neuzdāvināju. Kristofers Robins bēdīgi jautāja. Kā tad ne? Es atbildēju, to ezelītim uzdāvināju. Man piemirsās dažus. Es viņam iedevu krāsu kasti, lai viņš var krāsot. Pareizi, bet kāpēc es viņam to neiedevu jau no paša rīta? Tev bija ļoti daudz darba, rīkojot viņam viesību galdu. Tur bija torte ar glazūru, 3 svecēm un viņa vārdu, kas bija uzrakstīts uz tortes ar rožaina cukura burtiem. Un, jā, es atceros, sacīja Kristofers Robins.